Paldies mājražotājs balvu saņemt Taigu Reķi. Paldies visiem tiem, kuri mani šeit ir nolikuši šogad šo sarkano paklāju saņemt šo nomināciju. Ja jau es esmu šeit, tad tas topa piecinieka rausis, kurš ir pats negaršīgākais, atzītākais visā pasaulē, piedodiet. Es nezinu, kā jums ir mīļie, bet tas top piecinieks man izraisa tādu smaidu. Un es saku, antireklāma ļoti laba. Es ceru, ka ar šo antireklāmu šogad un turpmākos gadus es novadā varēšu pievilināt un spēt pārliecināt visus tos iebraucējus un turistus un pārliecināt tik tiešām ar to, ka tas rausis, sklantrausis, burkanrausis, žograusis vai dižrausis, sauciet kā nu gribat, ir garšīgs un viņš nav zemē metams, jo katrai kultūrai ir sava garša. Un te es gribu tagad teikt Reinim, sāksim vienu lielu procesu uz turismu iesākumu un nosauksim viņu par jūras piekrastes taku, piekrastes garša. Sāksim no mana gala, no Jūrkalns puses, jo lietuvieši un pārējie arī tur man brauc cauri. Tad es viņus visus sabarošu ar to rausi negaršīgo un kulināro mantojumu. Lai tad vēders, rūts un vārās ievedīšu Uževu saules darītavā, lai sagrābju visu pa ceļam, un tad pie tevis uz lielām izklaidēm Reini. Un tad tas novads mums ir noslēdzies, jo Jūrkalns sākās novadā un Ances malā beidzās novads. Un pa vidu, tad izmetīsim tur krustu šķērstu, kur vēl grib ielūkoties. Bet tā būtu tāda laba piekrastes garša, lai top. Un lai visiem, kas šovakar te ir sanākuši, kas to darbu dara, lai viņiem tas ir liels sirds aicinājums un nekad rokas nenolaižās par to sirds darbu, ko daram. Jo mazs cīnīts gāž lielu vezumu un dod lielu pienesumu mūsu valsti. Paldies! Mājražotāja un sklandraušu cepēja Taiga Reķe. Nominācijā mājražotājs, amatnieks, darbojies vien, bet vai es arī plānoju, ka tu varētu paplašināties vai joprojām turpinās visu to darīt vienu? Redz, kā ir. Domas jau ir bijuši vairāk reizes, kad varētu kaut kā paplašināties un paņemt kādu darbinieku, bet zinot manu raksturu un manu attieksmi pret to darbu, ko es daru, es saprotu, labāk ir strādāt stundu ilgāk nekā kādu mācīt 15 stundas no vietas. Tāpēc, lai man tā kvalitāte manam produktam nezustu, es strādāju joprojām viena. 15 stundas no vietas? Ne tikai 15 stundas no vietas, ir arī vairāk, bet mana tā augstā latiņa un tā kvalitātes zīme ir tā, lai pie klienta pirmajā minūtē būtu pirmā svaiguma produkta kvalitāte, un ja viņš iecērt zobus un pasmeķē un pagaršo un teiks, wow, šitie tie garšīgie un tie var iet un manam vēderam būt labi, tad labāk ir strādāt nakts stundas un ar savu kvalitātes zīmi. Kur ņem enerģiju? Redzi, kā ir. Enerģija ir manā būtībā, manā raksturā, manā suitu identitātē, un es lai piedod tie cilvēki, kas dzīvo otrpus Rīgas un ko es saucu par čangaļiem, jo man viena vecā mamma no mammas puses ir čangaļu puses izcelsmes, un otrā vecā mamma no tēva puses ir suitene. Un par sevi es saku vienmēr tā, ka čangaļu suitu krustojums īpaši rets radījums. Ja tāds radījums saliekās kopā plus ar mīnus, tad vienkārši babāts.
Lai tev nezūd enerģija un paldies tev, lai tev jauks vakars. Paldies arī jums par šo iespēju būt šeit un paldies visiem tiem vērtētājiem. Paldies, dižais lielais paldies Ventspils novada domei, visiem kabinetiem, kuri man ir visus šos gadus atbalstījuši ar to, ka es varu prezentēt gan Ventspils novadu, gan Maģos suitus, sākumā novada mērogā, valstiskā un ārpus valsts mēroga. Paldies jums, mīļie, par šo vakaru. Lai visiem labs vakars. Paldies tev. Paldies.